Es esmu Juris Garjāns, šis ir otrais zvans, un tagad jūs dzirdēsiet pirms nedēļas publicētās sarunas otro daļu. Studijā ar mani ir interneta drošības speciālists, baltais hakeris, radioamatieris un zemessargs Agris Krusts. Pirmajā sarunas daļā runājām par mobilajiem telefoniem, satelīta internetu, strāvas ģeneratoriem un powerbankām. Šodien runāsim par radio un rācijām. Ir šīs te viedoklis vai šī koncepcija, ka sliktu notikumu gadījumā ir jāslēdz iekšā radio un jāklausās, ko saka, ka tur varēs dzirdēt. Vai tu vari pakomentēt, cik atbilstoša mūsdienu situācijai un cik droša ir šāda cerība, ka tu ieslēgs to radio un tur kaut kas tur skanēs sakarīgs? Nē, mēs atceramies gadu vai cik atpakaļ bija Latvijas radio piedūmojums un kas notika. Principā radio pārtrauc raidīt, visā ātri izmuka ārā Doma laukumā un radio ēterā iestājās klusums. Labi, bet tā ir cilvēciska kļūda, bet varbūt drusku vairāk par tehnisku. Tā nav cilvēciska kļūda, tā ir kopēja organizatoriskā kļūda. Tagad stāsta, ka šī problēma ir izlabota, bet pēc būtības, vai viņa ir izlabota. Tas, ko tā parādīja, ir plānošanas kļūda, nevis cilvēciska kļūda, jo nebija normālā situācijā, un skaidrs, ka cilvēkiem jāglābjas, jāiet ārā no studijas, bet jābūt kaut kādam plānam, ko tādā gadījumā darīt. Acīm redzot, tur radio nebija tāda plāna. Labi, tagad es galvā uzbūru kaut kādas nevis scenārijas, bet draudus. Viens ir tāds, ienaidnieks grib izslēgt mūsu radio. Viņi, piemēram, zina, ka, ja viņi bruks virsū, tad tur būs par radio būs ziņa, visiem pateiks, kas jādara, un tad baigā pretošanās, ja neviens nepateiks, tā arī neviens neuzzinās, ja radio neviens nedzird, baigi labais kariņš sanāk ienaidniekam. Radio mūsdienās izslēgt no ārpuses, cik ir reāli? Radio tā kā mobilais tīkls, principā tur ir kaut kādi vairāk torņi, kam ir tā apraides teritorija nedaudz lielāka kā mobilajam telefonam, bet pēc būtības radio raida kaut ko, aizsūta savus datus, ļoti iespējams caur datu pārraides tīklu uz apraides organizāciju, kas ir LVRTC, ja es nemaldos Latvijā, un viņi principā nodrošina raidīšanu no saviem torņiem. Radio centrālā vieta ir tas, kas nodod informāciju. Radio māja, varbūt kaut kāds rezerves raidīšanas vieta, par ko mēs noskaidrojam, kad viņi īsti nedarbojās. Un principā tad ir tā apraides infrastruktūra, kas ir, mēs zinām, televīzijas tornis, kur ir radio raidītājs, kas raida, tur mūsu apkārtnē ir kaut kādas citas vietas. Tie tur, ja televīzijas tornis nevar noraidīt, tad nav radio. Bet pirms es par to otro versiju, mēs esam redzējuši visādas filmas par radio pirātiem un principā atceramies arī mūsu kopējīgā paziņas Dzintria stāstu par puča laikiem savulaik, ka principā radio var palaist un skanēt no kaut kurienes citurienes. Ir kaut kāda viena vieta nepieciešama, no kurienes tu to saturu. Ir studija, kurā kāds cilvēks lasa tos paziņojumus. Ja? Un vispār, ja pareizie cilvēki spēj saspraust pareizos vadus, tad tas var aiziet pa visiem torņiem, vai ne? Tā ir principā. Vai tas mūsdienās jau arī varbūt vairs tā nemaz nav? Es nezinu, tā infrastruktūra nav vienkārši tā apraides attiecīgi. Tur ir, vai tas tā var notikt tagad, es nezinu. Bet kaut kādā mērā noteikti var. Tur varbūt vēl izmanto radio relē līnijas, kur to informāciju noraida. Tur, principā, raidīt par radio jau nav grūti. Jums vajag antenu, vajag jaudīgu raidītāju, un jūs raidat tur. Jaudīgs raidītājs, tas ir kaut kā tā, ka teorētiski kaut kādu nelielu radiostaciju, tādu, kuru 20-30 km apkārtnē dzird, visticamāk, ka katru no torņiem par tādu var pārtaisīt, vai ne? Latvijas. Principā, visticamāk. No šī viedokļa tas ir relatīvi stipri vienkāršāk kā mobilais telefons, un arī uztvērē ir vienkāršāk. Kurš cilvēks var uztaisīt antenu, kas raidīs tenī konkrētajā frekvencē, nopirkt raidītāju,
tas tā kā varētu būt grūtāk tur priekš tām konkrētajām frekvencēm dabūt. Tie radioraidītāji nav vienkārši, nav tā kā ļoti vienkārši un lēti, kas raida to lielo jaudu, to radiosignālu, jo tā jauda ir diezgan liela, un jūs nevarat paņemt parastu vadu kā antenu un cerēt, ka viņš neizkusīs tajā raidīšanas laikā. Tātad tas stāsts nav tik vienkāršs, ka radio ir kaut kas tik drošs, viņš vienmēr skanēs. Jūs ieslēgsiet tur vienmēr kaut kādu Latvijas radio. Pieņemsim, ka viņi vairs neuztraucās par sadūmojumu, studiju nodrošināt, viņi nebēg. Bet, ka tur viss skanēs, tas arī nav tik vienkārši. Nē, tā labā ziņa ir tāda, ka, man liekas, to televīzijas torni nogāzt nav nemaz tik vienkārši, jo Ukrainā Krievija mēģināja tur 22. gadā sašaut viņu lielo torni. Viņi kā reiz mēģināja realizēt šo ideju, tur pārtraukt to raidīšanu, bet viņiem tā līdz galam tas neizdevās. Tā kā nevarēja trāpīt? Nav jau tik vienkārši tam raķetē. Tur nav tik vienkārši. Filmās viss ir ļoti vienkārši. Reālajā dzīvē viss ir diezgan sarežģīti, un tur ir daudz visādi problēmu arī uzbrucējiem. Labi. Tagad varbūt nedaudz par tām frekvencēm. Tātad radio ir tās skalas, mēs visi esam dzirdējuši to FM, un tas ir tas, kur mēs šobrīd radio klausāmies. Tas ir tāda veida radio, kuram vajag daudz raidītājus, diezgan daudz pa visu valsti, jo tas radio vilnis neizplatās tik šausmīgi tālu, viņam vajag daudz mazus raidītājus, nu varbūt ne tik daudz kā mobilam telefonam, bet tomēr. Bet savukārt kādreiz Latvijas laikā bija varbūt tur 6 pa visu Latviju lielu torņu, viņi raidīja tātad vidējos viļņos. Tas ir tas, ko uz radioaparātiem, kuram ir tāds raksta AM. Un, ja es pareizi sapratu, tad šobrīd vairs Latvijā tāds AM raidīšana ikdienā vairs nenotiek. Vairs neraida, jā. Par FM ļoti vienkārši var saprast. Principā FM frekvences ir kaut kāda nedaudz ir 100 MHz. Tas viļņa garums ir nedaudz garāks par 2 metriem, un viņš izplatās tieši redzamības apstākļos. Respektīvi, ja jūs redzat torni kaut kādā veidā tiešā redzamībā, tad jūs uztversiet, ja jūs neredzat torni, jūs neuztversiet. Ļoti vienkārši. Pagaidām, es braucu ar mašīnu pa Liepājas šosei, dzirdu savu FM radio, bet nekādu torni neredzu. Izrādās, ka es redzu, kaut kur. Tur kaut kādā mērā jūs viņu redzat. Tur viņu ļoti grūti saskatīt noteikti, tāpēc, ka tā antena ir ļoti augsta un ļoti maza, bet principā tā ir tīrākā tiešā redzamība. Vidējie viļņi izplatās nedaudz savādāk, un viņiem nevienmēr vajag tiešo redzamību. Bet, ja es saprotu, šī koncepcija par to drošo Latvijas radio balstījās uz koncepciju, ka tieši vidējos viļņos tā avārijas raidīšana arī notikt, un tāpēc cilvēkiem iesaka nopirkt parastos radioaparātiņus. Tādas speciāls internetā var nopirkt, emergency, tur radio, ka tur tad būtu jāklausās. Gandrīz jebkurā mašīnā ir video viļņu uztvērējs. Ja ir radio. Gandrīz jebkurā mašīnā. Ja jūs pirksiet, faktiski es nevaru. Varbūt Teslā nav. Jā, par Teslā varbūt arī nav radio, bet es domāju, ka jebkurā mašīnā, ko jūs pērkat, ir video viļņu uztvērējs. Tādā ziņā, ka to atsevišķo radio pirkt, varbūt tā nav tā pirmā lieta, uz ko vajadzētu sasprindzināt. Viņš nav dārgs, protams, pāris 10 eiro, bet, ja jums ir mašīna, jums ar radio iebūvētu no rūpnīcas, tur ir video viļņu uztvērējs. Labi, var sagot, vai Latvijas radio ir kaut kāds tās avārijas plāns. Uz šo jautājumu mēs nevaram droši atbildēt, nav mums tādas informācijas, vai Latvijas vidējo viļņu raidītājs stāv tur ietīts lupatās, un tad, kad vajadzēs, viņi iztīs ārā, ieslēgs un būs. Ja? Es domāju, garantiju varam teikt, ka nav. Bet vidējo viļņu vai garo viļņu priekšrocība ir tāda, ka tam raidītājiem nevienmēr jāatrodās Latvijā. Viņš tikpat labi var atrasties Zviedrijā. Vai uz kuģi kaut kur? Uz kuģa mums nebūs baigi droši. Tā problēma, kad tie vidējie viļņi, tā problēma vidējiem viļņiem, viņi vidēja garuma viļņi saucās, un tas viļņa garums ir tur 200 metriem vai kaut kur ap to, tur, ja es nemaldos, nevajag man baigi citēt, bet viņš ir aptuveni tādā garumā. Tad attiecīgi, lai jums raidītu, jums vajag antenas, kas ir aptuveni tāda izmēra. Attiecīgi, un tās jaudas, ar ko viņi raida, ir, tas nav tā kā tur 1 kilovats, tur ir 100 kilovatu. Tas ir iemesls, kāpēc Latvijā neraida vidējos viļņos, jo tas ir ļoti dārgi, un jo tur vajag kaut kādu 100 kilovatu, 500 kilovatu raidītāju. Attiecīgi, tad kāds elektrības patēriņš viņam tad ir.
Labi. Nu, es tomēr ceru, ka viņš tur kaut kur eļēnās lupatās ir ietīts un gaida savu brīdi, tad, kad varbūt Doma laukuma studija būs evakuēta, bet pēkšņi mēs dzirdēsim labas pazīstams balsis, kad Zinteris atkal no kādas meža vidas pieslēgsies un viss notiks arī vidējos Viļņos. Es palieku cerībās, ka tu esi skeptisks, labi, vienosimies. Es ceru, ka mums šī ziņā sabiedrotie palīdzēs, jo jūs jau varat uzgriezt vidējos Viļņos BBC vai garajos Viļņos. Jā, principā tu arī sarunāt ar BBC, ka viņi ieslēgs, bet kurš tad cilvēks, kad sākās karš, zina, ka tajā BBC vajag meklēt? Nu, tā ir tā problēma. Tur tā problēma. Labi. Kā viņi šito risinās, nezinām, iespējams tas caurums, bet otra tā mana murgu scenārijs bija tāds, ka radio uzhako un palaiž savu saturu vai vienkārši nodrošina radio saturu. Tas, laikam, gluži nav iespējams. Nevar no Krievijas, nav nekādu tādu antenu, kurām iebilies tā, lai pēkšņi mēs ieslēdzam radio un mums no visiem radio skan kaut kādas šitās te uzrunas. Nē, visādi var būt. Es nezinu, kādā veidā viņi nodot signālu. Jo viss jau ir tā, tur notiek IT sistēmās ar datoriem. Respektīvi, uzhakojot internetu, teorētiski tu vari ielausties. Nē, es domāju, ka no interneta tam nevajadzētu šobrīd būt arī pieejamam, es vai kādreiz bijis, bet tās ir IT sistēmas, attiecīgi, tur ir kaut kādi datori, kaut kur iekšējos tīklos, kas raida padot to signālu uz raidīšanu, jo viss jau caur datoriem notiek. Labi, bet tad fiziski vajag tik klātam datoram? Nav obligāti fiziski, varbūt kaut kāda cita veida, tāda varbūtība izslēgt nav iespējams, jo tie paši Ukraiņi pa laikam palaiž kaut ko Krievijas tur kabeļtelevīzijas tīklos, pa lielam. Es to saprotu kā internetu. Viņš ir pa vadiem, pa internetu aizsūst. Tādā nozīmē, ka internetu, jā. Bet tas nav tā, ka jūs paņemsiet no internetā, vienkārši pieslēgsieties. Tas tā gluži nav. Nē, labi, skaidrs, ka uzhakot visticamāk var, bet diez vai tas ir baigi vienkārši. Un iespējams, ka tam nav lielas jēgas mūsdienu karā, vai ne? Ko tad tu par to radio tādu pateiksi, ka tagad karš tā baigi būtiski mainīsies? Pēc būtības, mēs jau varam skatīties piemērus, un es tādu neesmu dzirdējis, ka kāds kara darbībā kaut ko tādu mēģinātu darīt vispār. Priekš kaut kādas sabiedriskajām attiecībām salauž kabeļtelevīziju. Jā, tur ieliek kaut kādu signālu iekšā savējo noraida. Bet par rādio es neesmu dzirdējis, ka kāds kaut ko tādu mēģinātu darīt. Attiecīgi, visticamāk, tāda varbūtība nav diezko liela, ka kāds tā darīs. Labi, bet sausais atlikums par rādio ir tāds, ka visticamāk sekot tam ieteikumam, ka kaut kas notiek un jūs neko nevarat sazvanīt un jums liekas, ka kaut kas notiek, ieslēgt rādio ir ok, bet visticamāk, ja tur kaut kas tajā rādio sakarīgs skanēs, tad visticamāk arī televizorā tu to pašu redzēs. Ar televizoru sarežģītāk, jo televizoru viss skatās caur internetu. Ir virzemes apraide, bet cik cilvēki izmanto virzemes apraidi? Es domāju, tas būs ļoti līdzīgi. Jūs varat tikpat labi slēgt virzemes apraidi vai slēgt radio. Pa visiem tiem kanāliem kaut ko meklēt. Jā, bet es teiktu tā, drošākais variants ieslēdziet Latvijas Radio 1, un ja kaut ko vajadzēs paziņot, tad noteikti tur arī ziņos. Un visticamāk jau es pasmējos par to izmukšanu, kad sadūmojuma laikā, bet labi, tas uz īsu brīdi, gan jau, ka tur cilvēki savāksies un būs kaut kāda ziņa tur, un gan jau, ka arī no kļūdām ir mācījušies. Jā, var sakot, radio varētu būt pirmais, kurā kaut kam vajadzētu sakarīgam parādīties, un visticamāk tas būs mūsu pašu radio, un visticamāk apmēram turpat, kur jūs esat viņu pieraduši klausīties, vai ne? Kaut kā tā. Kaut kā tā, jā. Labi. Tad par to radio sakaru sadaļu, kas ir rācijas. Tas radioamatierisms, ar kuru tu nodarbojies, vai ne vairāk mazāk? Kaut kādā mērā, jā. Tur radioamatierisms nedaudz plašāks, jā, bet, principā, jā, radioamatierisms tas, ka jūs varat, jums ir valsts devusi atļauju kaut ko raidīt kaut kādās noteiktās frekvencēs. Tātad īsā versija. Kas ir jāsaprot par rācijām šajā kontekstā? Es esmu civiliedzīvotājs, es gribu kaut kādu papildus drošību. Ko es varu ar rāciju izdarīt situācijās, kad man ko vajag? Tas arī tā tēma ir, viņi var cilāt gan vienkārši, gan sarežģīti, bet pēc būtības ir tā, ka
Vispieejamākās ir tās mazās rācijas, ko jūs turat rokās, kas raida kaut kādos 2 metros vai 70 centimetros vai PMR frekvencē, kas ir, jūs aiziesiet uz Amazonu, eBay vai AliExpressu vai Temu vai kas ir jūsu mīļākais veikals, tur pa kaut kādiem 25-30 eiro var dabūt tur Baofengus, kas nav īsti legāli Latvijā, tur ja jūs neesat radiomatieris, un pat ja jūs esat radiomatieris, tur jautājumi par to ir dažādi pielietojumi, bet tas, kas ir legālās, ir tās, kas ir PMR rācijas, ko tirgo arī veikalos, tur kaut kāda 8 kanāli, laikam tur teorētiski varbūt nedaudz vairāk, kas strādā, ja es nemaldos 466 MHz, un tad jūs viņu varat normāli lietot. Maksimālā jauda ir 0,5 vats, atklātā vidē kaut kāda dažu 100 metru attālums, varbūt 0,5 kilometrs tur pļavā mežā visticamāk. Tur nav pat kilometrs, tur mežā ir 100 metru. Ar to jūs varat sarunāties ar cilvēkiem tuvumā. Tur, teiksim, vietās, kur nav mobilo sakaru, ja kāds nomaldās, jūs viņu varat sasaukt. Protams, tas attālums pār 100 metru baigi nestrādās, tāpēc tie Baofengi varbūt ir labāki, jo viņiem tā jauda ir 5 vati, daži reklamējās kā 10 vati, bet es domāju, ka 5 vati ir pilnīgi pietiekami, jo tur lielāka jauda vienkārši ātrāk iztērēs bateriju un neko citu jums nedos. Bet, principā tādi. Bet tātad, lai cilvēkiem būtu skaidrs, rācija ir tāpēc, lai tu sazinātos ar kādu cilvēku, kuram ir arī rācija, vai tieši tāda pat vai kaut kas līdzīgs apmēram, ja? Ar rāciju radio tu, piemēram, var klausīties, bet tu nevari nosūtīt īziņas, pieslēgties internetam visbiežāk ar šitām mazajām. Ja? Ir tādas dārgās rācijas, ar kurām var? Nevar. Nevar. Ar policijas rācijām var? Internetam es šaubos, vai viņi var pieslēgties, bet tās ir civilajiem pilnīgi nepieejamas, un tur par tām nav jēgas runāt. Jā, par tām mēs izlaižam. Tātad sēdēt un cerēt, ka tu meža vidū par rāciju izsauksi kaut kādu palīdzību no svešiem cilvēkiem, visticamāk, nē. Tas arī tāds labs. Tā problēma ir tāda, ka teorētiski jā, bet praktiski jums ir jāzina frekvences, ar kurām sarunāties. Teiksim, tā problēma ir kāda, kad policija, glābēja, ātrā palīdzība, ugunsdzēsēji lieto savu tīklu, kas ir digitāls tīkls, un jūs ar tām lētajām rācijām ar viņiem vienkārši nevarat sarunāties. Jūs neesat vienkārši tajā pašā tīklā ar viņiem. Tas, kur var sarunāties, jūs ar tām Baofengiem un tāda veida rācijām varat izsaukt palīdzību uz jūras glābšanas frekvencē, un turpat kāds pretīm klausīsies. Es tagad frekvences nesaukšu, lai tur kāds nesāk tur brīnums taisīt, bet ir jūras glābšanas frekvence, kur visu laiku kāds klausās, un jūs varat saukt palīgā viņā, un attiecīgi tad glābēji arī jums varēs sarunāties, pateikt kaut ko pretīm. Viņi lieto savietojumu protokolu. Teorētiski, ja jums lidos kaut kāda aviācija, kaut kāda militāra aviācija, tad viņi arī varēs sarunāties ar jums, ja jūs zināsiet frekvenci, bet tā problēma, kad vienoties par to frekvenci, kur jūs sarunāsieties, nevienmēr varēs. Jā, vārdu sakot, parasti tas notiek tā, ka cilvēki, kuriem ir vienādas rācijas, ir vienā vietā, tad viņi sarunā, ka mēs te būsim uz šī kanāla, un tad dodās katrs uz savu pusi, un kamēr vien ir viens otrs dzirdams, tad viņi zina, ka viņi šajā kanālā viens ar otru runā un brīnās par tiem, kuri vēl tajā pašā kanālā ielīduši un arī to pašu dara. Ja? Apmēram tā. Tur tas ar PMR rācijām tā ir, jo tur to kanālu nav daudz, un tur ir skaidrs, ka nav nekādas drošības tenī visā pasākumā, jo pat ja jūs uzliekat tos kaut kādus kodus, tie nav drošības kodi, tas ir tie netraucēšanas kodi, ka jūs vienkārši citus nedzirdat, bet jūs tā var dzirdēt, ja gribās attiecīgi, tur nav nekāda šifrēšanas, jā. Jā, vārdu sakot, rācija kā sakaru līdzeklis visticamāk ir apspriežama tādā, tā kā kaut kādā ģimenes kontekstā, ka jūs gribat palikt kopā un ja jūs, lai kaut kur nepazust viens otram, jums tur kaut kādas kopīgas aktivitātes un nelielos attālumos, ja tad tu teici, gan pa 100 metru ir kaut kādas tās Baofenga rācijas, kuras saka, kad valk, kilometru 2 varbūt 4, ja teorētiski kaut kādos apstākļos. Ja mēs skatāmies to iepriekšējā raidījuma sarunas scenāriju, kad jūs iesiet kaut kur slēpsieties, tur kaut kur ārpus pilsētas, vēl kaut kur, reāli, ja abiem būs rokas rācijas, paveiksies, ja būs kilometrs. Jā.
Nu, jā. Par rācijām runājot, es teiktu tā, ka iešana mežā ar rācijām ir kaut kādā mērā drošāka kā ar telefonu, jo principā mazāk iespēja apmaldīties un izšķirties attiecīgi jūs. Bet tā problēma, protams, ka jums jāvienojās par frekvencēm, kanāliem, kur jūs runāsiet un par to sakaru protokolu, kad, piemēram, ka jūs negribat, lai kāds aizklīst, piemēram, 5 km attālumā, jo tad jūs viņu nesasauksiet. Ja jūs ieraugat kāda nav, tad, principā jums vajag ātri viņu mēģināt sameklēt. Saruna protokols tāds, ka sazināmies tieši katras 15 minūtes, visi ieslēdz, paklausās. Kaut ko tādu. Vai kaut kā tādā veidā. Bet tas nozīmē, ka jums ir jātrenējas. Jūs nevarat paņemt rāciju un domāt, ka pēc tam jūs noskaidrosiet. Jums tagad tām rācijām ir aktīvi jādarbojās, lai kaut ko no tā viss saprastu un saprast, kā jūs viņus izmantosiet. Tu esi bijis zemesargs, tu noteikti zini, ka tur ir mācības par to, kā jālieto rācijas, kādā veidā tur tie sakari notiek un tā tālāk. Turklāt vēl viena lieta rācijām ir, netīšām jums tā rācija ir pie kabatā vai vēl kaut kur jums pagriežās viens rokturītis un jūs pēkšņi esat citā kanālā un jūs vairs neko nedzirdat. Un tur tās visas nianses attiecīgi. Ja tie, kas grib darboties rācijām, nokārtojiet radioamatieru eksāmeni, dabūjiet savu izsaukumu signālu un tad jums būs lielāks priekšstats par to, kā lietot. Un, ja gribās kaut kādu minimālu drošību, jau sākt kaut ko darīt, PMR rācijas, ja jūs ejat pārgājienā ar ģimeni, kāpēc ne? Katram iedodiet to rāciju, ja viņš ir kaut kur nomaldījies, būs vieglāk viņu atrast šādā veidā. Un otrs aspekts, kas varbūt nav tādai privātai lietošanai, bet principā šie te radioamatieri var nodrošināt kaut kādus sakarus arī lielākā reģionā, pieņemsim tur pagasta robežās, lai kaut kādās ekstremālās situācijās palīdzētu, tur cilvēkus atrast, izglābt vai nodot kaut kādas ziņas, apmēram tā. Tur radioamatieriem ir tas, ko angliski sauc par repeateriem, latviski varētu būt retranslātori. Viņi neaptver visu Latvijas teritoriju, bet Rīgā ir viens retranslātors, kas ir, strādā kaut kādu 11 km attālumā no Rīgas centra, kur jūs ar tādu baufenga rācijām varat sarunāties tādā rādījusā. Ar citiem radioamatieriem tā ir viena lieta, un ir vēl digitālais tīkls, kas raida nevis FM, bet digitālajā formātā. Tas tīkls nedaudz plašāks, attiecīgi, tad jūs, piemēram, caur to tīklu, piemēram, es šeit no Rīgas sēžot šajā studijā varu sarunāties ar cilvēku, piemēram, Jelgavā, Valmierā. Tur, kur tās tie tīkli ir, bet viņš arī neaptver visu Latviju, un ir kaut kādas pašvaldības, kas izmanto, kas ir, dēļ tā, ka tas policijas tīkls ir iekšlietu ministrijas tīkls padārgs, rāciju ziņā tās rācijas ļoti dārgas, ir izlēmušas, ka viņas izmantos ārkārtas situācijās to amatieru tīklu, kas nav īsti legāli, jo viņi kā nedrīkst viņu lietot tās frekvences, bet, ārkārtas situācija paliek ārkārtas situācija. Bet saziņai ar plašām cilvēku masām kāds izdomātu izveidot tādu rāciju tīklu, un to teorētiski, tehniski var, bet nekur tas nav izdarīts. Ar domu nav tā, ka mēs esam pārgājuši no mobiliem telefoniem uz rācijām, un 10 000 cilvēki te tagad dzīvo, un visas ziņas sazinās savā starpā starp rācijām. Nekas tāds droši vien nav noticis, un visticamāk nevar notikt. Jāsaka ar to, ka juridiski tas nav iespējams, jo radioamatieru frekvencēs drīkst raidīt tikai radioamatieru. Attiecīgi, jums no radioamatieru izsaukuma signāli jūs nemaz nedrīkstat raidīt. Tagad teorētiski jūs varētu tikai klausīties, ja? Klausīties var, jā, cik gribās, bet runāt, daļa radioamatieru baigi neiebildīs, ja jūs runāsiet radioamatieru frekvencēs. Vairāk sāks iebilst, ja jūs sāksiet anīs retranslātoros kaut ko runāt, jo tad jau, tad dažiem tas nepatiks. Bet sausais atlīgums no viss ir šāds. Šī te rāciju tēma, viņa ir diezgan sarežģīta un viņai ir diezgan plašas iespējas, bet tas neatiecas uz cilvēkiem, kas ar to nenodarbojas ikdienā, netrenējas, nezinu, kas ir kanāls, kas ir frekvence. Ja jums tā ir melna bilde, atcerieties par rāciju tikai tik daudz, ka ja jums iznāks nokļūt mežā, tur nepazudīsiet 100 metru attālumā viens no otra. Apmēram tā par to vajadzētu domāt tādam cilvēkam, kurš nav gatavs neko tur apgūt un trenēties, reģistrēties, mācīties. Tur ir jāmācās kaut kas. Vienkāršākais tā PMR
466, ja nemaldos, tā frekvenču josla saucās, un to var lietot bez licencēm, un jebkurš un kaut kādā mērā tas strādās. Un, nu, ja ir tiešām plāns būt tādam preperim un ārkārtas gadījumā pazust mežā, nu, es teiktu, bez rācijas es to neieteiktu darīt. Jo mēs ar sievu ik pa laikam ejam kaut kur ar suni pastaigāt pa mežu. Es zinu, ir vietas, kur vienkārši nav mobilo sakaru un pastāv iespēja, ka es aiziešu uz vienu pusi, viņa aizies uz otru pusi. Es iedodu viņai rāciju. Viņai nav izsaukuma signāla teorētiski. Viņa nedrīkst to rāciju lietot ar amatieru frekvencēs, bet Labi, skaidrs. Tad rācijas arī izrunājam. Vai ir vēl kaut kādi citi sakaru tīkli, pa kuriem mēs te nepieminējām? Ir tas pat tiem pašiem radioamatieriem ir tas, ko sauc, tās nav īsti rācijas, viņus sauc par transīveriem, bet tie ir raidītāji, kas raida citās frekvencēs. Ko nozīmē citās, kurās? Rācijas, tās mazās rācijas, kas turās rokās, viņas raida tur 2 metru un 70 centimetru frekvencēs, 433 MHz plus mīnus tur kaut kādu megahertz, 430 līdz 434 laikam. Ja tas kādam kaut ko izsaka, bet ir arī gan augstākas, gan zemākas frekvences, kur radioamatieri var raidīt. Augstākās frekvences, tāpat kā šīs īsās, ir redzamības frekvences, ka jūs varat raidīt tiešajā redzamībā, un tad ir zemākas frekvences, pārsvarā īsviļņi un kaut kāda 50 MHz, kas var tālāk sakarus dibināt, bet principā tie tās frekvences, kur jūs varat runāt ar visu pasauli. Bet atkal ar tādiem cilvēkiem, kuriem ir tādas ierīces. Tu nevari iet mobilē telefonā, vai tu nevari arī pēc būtības noraidīt kaut kādu tādu ziņu, ko visi dzird savos radioaparātos. Tikai tie, kas klausās, un viņi konkrētajā frekvencē klausās. Teiksim, Ukrainas kara laikā tur bija diezgan interesanti paklausīties. Un tagad pat var klausīties, aiziet kaut kādos vakaros 80 metru diapazonā, jo 80 metru diapazons strādā vakaros un pa nakti, vai 40 metru diapazonā, 20 metru diapazonā, kas strādā pa dienu, ka jūs varat paklausīties, kā Krievi ar Ukraiņiem tur savā starpā cīnās, tur attiecīgi, viens otru tur kaut kā tur mēģina čakarēt. Jā, kaut kā tādu attiecīgi, un ja atcerās kaut kādu barikāžu laiku 90. gados, radioamatieri bija arī viena no tiem, kas kaut kādu varēja nosūtīt informāciju ārpus Latvijas un saņemt informāciju no ārpus Latvijas. Jo tas ir tas tīkls, kas nav saistīts ar internetu, un jums nevajag tur baigo infrastruktūru, jūs vienkārši noraidat, atrodat kādu korespondentu, kas dzirdēs, tā ir tā kā informācijas nodošana. Un tanī tīklā jūs arī varat komunicēt ar tām frekvencēm arī Latvijas ietveros. Tur bija tās antenas, protams, visos gadījumos ir lielas, un antenas konfigurācija, ja es gribu runāt ar cilvēku Amerikā, piemēram, būs savādāk, man vajadzīgi nedaudz savādāk to antenu novietot vai citu tipu antenu izmantot, bet es varu runāt ar gandrīz jebkuru cilvēku Latvijā. Bet cik Latvijā ir tādu cilvēku, kuri spētu pilnīgi internetā atslēgšanas un tam līdzīgi gadījumā nodot ziņu uz Ameriku, mums te tagad notiek šis un tas? Cik tādi cilvēki ir Latvijā? 10, 20, 100? Radioamatieri ir vairāk simti ar tām iekārtām, un, teiksim, ir arī militārās sakaru sistēmas, kas arī ļoti līdzīgi strādā, kas arī strādā šajos pašos viņas nestrādā amatieru frekvencēs, bet viņas strādā tuvējās frekvencēs, bet tās frekvences, kas jums ļauj sarunāties bez infrastruktūras, kad jūs varat, Latvijā, piemēram, radioamatieriem ir 80 metros frekvence, kur katru brīvdienu rītu ir sarunas, tur cilvēki savā starpā mēģina sarunāties, un dienas vidū arī tur, principā, jūs varat mēģināt izsaukt, un kāds varbūt klausīsies, un kādu parunāt attiecīgi, tur, un tam nevajag nekāda infrastruktūra, principā tam vajag 12 voltu elektrību un kaut kādu nebūtu antenu, kas var būt parasts vats. Vienīgais, tās antenas ir ļoti lielas, ja es minēju, tas 80 metru diapazons, tie antenu izmēri ir tur vismaz 40 metri. Vārdu sakot, par rācijām arī izrunājām. Ir skaidrs, tātad palika mums, kas fiksētie telefoni, kas, kā tev šķiet, mūsdienās vispār ir vēl tāda lieta, kā fiksēt vadu telefonu. Mēs varam atgriezties pie tā.
Vadi vēl ir par cenu. Es domāju, ka var atgriezties, kaut kur arī viņi strādā. Nu, ja jums ir vads ar internetu, jums ir fiksētais telefons, jo pēc būtības jau neko vairāk arī nevajag. Jo savukārt raidīt balsi pa to vara vadu ir ļoti neoptimāli. Tur neizmanto baigi tur efektīvi to pašu vara vadu. Tur var iebāzt daudz vairāk informācijas viņā. Tāpēc arī baigi viņus tur tā neizmanto. Bet es domāju, varbūt kaut kur viņi saglabājušies. Nu jā, bet mums te stāsts ir par to, kas vispār notiek. Ja sākās lielas nepatikšanas, ja, pa kuriem vadiem vai pa kuriem viļņiem mēs vispār varam cerēt saņemt informāciju un kam mums būtu jābūt gataviem un jāgatavojas. Un tas sausais atlikums ir tāds, ka patiesībā, ja jums ir telefons un ir ar ko to uzlādēt ilgu laiku, tad vispār tas neko daudz vienkāršāk un drošāk nevar. Plus, ja jūs ejat mežā, varbūt vienkārši iegādājaties kaut kādas dažas rācijas. Ja jūs izdomājat, ka jūs beigsiet iekšā mežā un slēpsieties mežā vai ilgu laiku pavadīsiet. Jā, bet pat tam rācijām vajag trenēt, tāpat viņas nopirkt un ielikt plauktā nederēs. Tur tāpat uzlāde, kā jūs viņas lādēsiet, tā ir viena lieta, otra lieta, vajag patrenēties runāt. Tie, kas ir trenējušies runāt par rācijām, saprot, ka tas nemaz nav tik vienkārši. Un, ja runā par to drošību, lai jūs neredzētu, tām sarunām par rāciju, pirmkārt jābūt ļoti īsām. Jūs nevarat tā kā pa telefonu stundu tarkšķēt. Pirmkārt, jūs salauzīsiet rāciju, jo viņa tam nav domāta. Otrām kārtām jūs ilgi raidīsiet kaut ko. Tad tās sarunas parasti ļoti īsas, un tas, ko parasti iesaka, tur nesaukt vārdus par radio. Attiecīgi izdomāt, kā jūs sevi saucat. Tur jau tas pogas nospiešana lielai daļai problēma ir tā, ka jūs sākat runāt pirms jūs nospiežat pogu, un otrā galā cilvēks vispār nedzird, ko jūs sākumā esat pateicis. Tā kā, ja jūs gribat ar rācijām viņas lietot kaut kādā krīzes situācijā, viņas jāpatrenējās lietot, attiecīgi tas nebūs. Tā kā telefoni tik vienkārši, tur būs kaut kāds maziņš, bet kaut kāds mācību process ir vajadzīgs. Skaidrs, labi. Mēs izrunājām, un visticamāk, ka pēc šī raidījuma atcerēsimies vēl 128 lietas, kuras vajadzēja pajautāt, bet ja jūs, klausītāji, pirmie atceraties šīs lietas un gribat tomēr saņemt atbildi vai komentāru, vai varbūt pateikt, ka kur kur Agris kļūdās. Tad rakstiet, zvaniet, komentējiet pie podkāstā, rakstiet mums Twitterī vai jebkur citur, kur varat atrast mūs, uzdodiet jautājumus, strīdieties, piedāvājiet mums, pa kurām tēmām mums vajadzētu vēl parunāt. Mēs ar vislielāko prieku paklausīsimies un izdarīsim maksimālo, kas no mums ir atkarīgs. Ceru, ka saruna klausītājiem bija noderīga un ceru, ka Agris neiemīga, jo viņam tas viss droši vien ir nevis noderīgi, bet... Nē, vienkārši vienlaicīgi jau nav īsti. Tur vienmēr prieks tiem parunāt ir, varbūt kādam tas arī noder. Un nevajag uztvert, ka man vienmēr taisnība. Noteikti, kaut kur es kļūdos, ir kaut kādas lietas, kur ir dažādi viedokļi, kādam liksies, ka jādara savādāk. Man liekas, ka jādara tā, tur kādam liksies savādāk. Jo nevienmēr vienīgais pareizais veids ir noteikti daudz pareizo veidu, kā darīt lietas. Labi, paldies, Agri, paldies, klausītāji, ka bijāt kopā un tiekamies nākamajā raidījumā. Jā, visu paldies. Labu. Jā, paldies, visu labu. Sakaru drošības tēma izraisīja lielu klausītāju interesi, saņēmām no klausītājiem komentārus pēc pirmās daļas publicēšanas. Mēs uzrīkojam arī Twitter tiešraidi. Daļa no tajā dzirdētā šķita svarīga un būtiski papildināja mūsu tēmu sakari kara laikā, tāpēc jūs uzmanībai fragmenti no Twitter tiešraides ieraksta. Ingmārs Pūķis ir LMT, un es domāju, ka mēs varētu šo to no Ingmāra uzzināt tādu, ko varbūt neviens cits nevar pastāstīt, varbūt Ingmārs arī visu nestāstīs, bet mēs ceram, ka viņš pavērs kaut kādas lapuses. Un Agris, kurš arī šeit ir redzams visiem, Agris Krusts. Es viņam uzdevu jautājumus, un Agris no savas pieredzes stāstīja, bet mēs tagad pārbaudīsim, vai tas, ko mēs ar Agri izrunājām, ir apmēram tuvu patiesībai vai gandrīz patiesība vai puse no patiesības. Vispirms par mobilā tīklā drošību kopumā. Mums bija tur tāda tēma, cik tas ir vienkārši, ienaidnieks tagad grib mums uzbrukt, un ja viņš pēkšņi grib mūsu mobīlos sakarus paralizēt, cik tas ir vienkārši vai sarežģīti, un varbūt tur Ingmārs var pastāstīt, cik tādu nopietni tādus jautājumus uzdot, un kā tas viss ir.
tādās ļoti lieliem triepieniem runājot, protams, ka tā bilde, viņa parasti ir tāda daudzdimensionāla. Ja? Mūsdienās arī vēl šobrīd ir tā, ka ir gan arī visās valstīs, es domāju, ka būtu tā, ka ir atsevišķas ēkas, ja tu kurām uzmet lādiņu, tad mobilais tīkls beidz darboties. Vienlaikus tādā ziņā, ka visā valstī var pēkšņi viss, piemēram. Ir tāds jēdziens kā centrāli. Mobiliem tīklam ir vairākas komponentes. Ir viena komponente, piemēram, tīkla smadzenes. Tā parasti nav viena vieta, tās ir vairākas, bet viņas nav bezgalīgs skaits vietu pagaidām. Otrs līmenis ir radiotīkls, tas ir visi tie torņi un antenas, ko jūs redzat gan uz māju jumtiem pilsētās, gan uz torņiem laukos. Un trešais, protams, plus vēl ir otrs elements, ir transporta tīkls, kas visu šo savieno savā starpā ar optiku. Un ceturtais elements, protams, ir jūsu pašu galiekārts, kas to visu uztver. Ja? Un, protams, ja nekas traks nenotiek, ja likvidē vienu bāzstaciju vai vairākas bāzstacijas, vai ja pārauj transporta tīklus, bet, protams, ja tīklam vairāk nav smadzeņu, tad, protams, viņš beidz darboties tīri teorētiski. Praktiskā puse ir niansētāk, ja mēs vērojam Ukrainas pieredzi, tad Krievi ir bombardējuši dzemdību bērnu dārzus, kur tur vēl ne pansionātus, bet nekad nav bumbojuši, no Kievas tā ir centrāls. Vismaz es neesmu par to neko dzirdējis, ja gadījumā ir, tad lūdzu labojiet mani. Un kāpēc tā ir? Tāpēc, ka gan Ukrainā, gan arī visos citos konfliktos visām pusēm tos sakars vajag. Kamēr vien fronte nav nofiksējusies, kamēr ir kustība, tikmēr visas puses šo sakarus izmanto. Tā skaitā Krievu droni izmanto Ukraiņu sakars, un tādā garā šie sakari ir vajadzīgi. Tāpēc visas puses, tas nav tikai par Ukrainas konfliktu, bet arī par, tas pats bija novērojams arī Sīrijā, vai Jemenā, vai kur citur, ka mobilo sakars viņi visi taupa vismaz pagaidām. Tāpēc, ka viņiem tos vajag. Tad tas ir viens līmenis, kas viņam vienkārši definē to, ka tas nav acīm redzami, ka pirmā lieta, ko dara uzbrukošā armija, ir likvidēt sakars, jo viņiem pašiem šie sakari arī varētu noderēt. Vismaz tā bija līdz šim. Un arī jāsaprot, cik sarežģītus sakars mēs vēlamies nodrošināt. Tas, kas ir sarežģīti, ir piemēram nodrošināt, ka mēs atšķiram vienu abonentu no otra. Mēs zinām, kādas, kuram ir cenas, cik kuram kas tur pienākās un tādā garā un tā joprojām. Ja viss ir slikti, mēs varbūt gribam saglabāt tikai primitīvu datu pārraidi bez, balss sakariem. Tas jau ir krietni vienkāršāks uzdevums. Sarežģītām sistēmām ir pieejami dažādi līmeņi, kā tās var darboties. Varbūt šis ir brīdis, kad Reinis var piestartēt. Pastāst reālo situāciju Ukrainā, karš ir, tu esi iebraucis līdz Harkovai, cik tu tur redzi tīklus un cik viņi ir stabili un vai viņi ir ierobežoti, vai šobrīd viņiem ir viss tas, ko Ingmārs teica, kas nav it kā pirmā nepieciešamība, ja, kā tur ir praktiskā puse. Nē, viņiem vismaz visur, kur es esmu bijis, Harkovā tā skaitā, viss darbojās. Viņiem bija viena reize, kad nedarbojās nekas tur vairākas dienas, kad uzhakoja to Kijevas tāru. Tad gan viņiem visiem likās, ka dzīve ir apstājusies, jo nekas nestrādāja, ne kartes, nebija vispār sakari, bet tā ikdienā tur viss darbojās, bet tas, ko gan ukraiņi, gan arī izrēlieši saka, ka arī tur pirmās dienas armija tika komandēta būtībā WhatsAppā, respektīvi, ka viss arī tā kara operatīvā vadība pāriet uz telefoniem, uz aplikācijām. Ukraina arī tā aplikācija, ar ko viņi tur komandē. Protams, tur joprojām arī vadus velk, starp sakaru punktiem, bet idejiski, ka viss, ka izrādījās, ka tās civilās komunikācijas ir daudz mūsdienu karam piemērotāks, kā respektīvi radio mirst, tā bija tā viņa tēze. Mobīlie sakari, un viņi diezgan labi sakari, tāpēc, ka visi viņus lieto. Ja jums vajag kaut kā komunicēt, tad labāk lietot mobīlos sakarus, nevis rācijas, kurām ir sarežģīti saprast, kurās frekvencēs jūs darīsiet. Radiospektru monitorē visā dažādas iestādes, gan civilās, gan militārās, attiecīgi. Mobīlo arī monitorē, bet ne tik traki. Un par droniem ir droni, kas izmanto mobīlos sakarus, bet es tā saprotu, ka Ukrainā Krievi izmanto Ukraiņu simkartes priekš tā, bet es tikai neņemšos apgalvot. Es arī, cik es saprotu, šis būs nedaudz spekulatīvs, sagrāstīts viedoklis, bet pat labāk Ukraiņi nav pārlieku ierobežojuši savu simkaršu pārdošanu.
tur nav briesmīgi sarežģīti šīs simkartes dabūt attiecīgi. Es domāju, ka viņas joprojām nonāk Krievu rokās relatīvi vienkārši un ir izmantojams. Es gribētu teikt to, ka, protams, ka viesabonenti ir redzami. Tas ir tāpat kā ir tas, kas varbūt bieži ir pārspīlēts visādās filmās, ir tas, ka būtu ļoti viegli, ļoti precīzi saprast lokāciju, tieši kur fiziski viņš ir. Ja tā ir tāda klasiska leģenda, ka tur kā filmās piesērās uzsit pa klaviatūru, uzreiz visu redz. Tas nav tik vienkārši. Tur vajag, bet to, kad aptveno reģionu, lokāciju, to, protams, ka tās ir klasiskas spējas un sevišķi un viesabonenti ir viegli. Tas, ko arī Agris pirms brīža teica, tad tā mobilo sakaru priekšrocība sevišķi apdzīvotās vietās ir tas, ka tas fons ir pilns ar mobiliem sakariem. Un atšķirt, kurš tur ir kombatants, kurš ir civiliedzīvotājs, ir ārkārtīgi grūti. Tiešām, ja tu vienkārši skanēji, kur pretim, ja tu meža vidū esi ar rāciju, tad nevienu neinteresē, ko tu tur saki. Tev vienkārši met virsū buļbuļus, jo tas skaidrs, ka tu esi karojošā puse. Tu nevienam neinteresē uzlaust tavs, sakāršot tavs radio, kas saka, pirkstu nospiedums ir pilnīgi skaidrs. Man šķiet, ka mēs tā esam arī pie viena atbildējuši uz klausītāju jautājumu. Kāpēc izmanto mobilo tīklu, nevis satelītu, tīri izmaksas? Starlinks kopumā finansiāli nav briesmīgi dārgi padarīšana, tam es pilnīgi piekrītu. Un ir cilvēki un klienti, kuriem arī, kas dzīvo sevišķi briesmīgās vietās, piemēram, Gaujas Nacionālā parkā, kur tuvu pie upes, piemēram, ja, kur nekad kur visi ir slikti, kuriem mēs, rekomendējam uzlikt Starlinku. Tāpēc, ka, ja cilvēkam ir Wi-Fi, vai viņš būtu Gaujas Nacionālajā parkā, vai viņš būtu bunkurā, tad mēs varam nodrošināt normāls balss sakars. Mums ir šī voice over Wi-Fi tehnoloģija, kas mums ļauj savienot balss zvanus arī ar Wi-Fi tīklu. Tādā ziņā viņš kļūst pat, ja viņam nav nekādu citu sakaru, kā tikai Wi-Fi caur Starlinku. Piemēram, Starlinks viss ir labi un brīnišķīgi. Es teiktu, ka pietiekami pieejams. Nav līdz galam skaidrs, kas kurā brīdī ir uz sirds Elonam. Bet viņam pakāpeniski ir kaut kāda konkurence, lēnā garā sāk attīstīties. Es gribēju piebilst par Starlinku. Tas ir visai fundamentāls rīks, un kur ir arī Eiropa. Tas tad Briseles cepuri šobrīd ir sapratuši, ka ir ar steigu jārada tam alternatīvu. Viņš ļoti efektīvs un fundamentāli svarīgs instruments. Un ar ko es vienkārši no jūsu tās sarunas ar Agri pirms tam, ar ko atšķirās tas mobilais no stacionārā Starlinka, vienkārši to stacionāro, ja tu ņem uz adresi, tad viņš viņu prioritizē šajā adresē. Respektīvi, tu it kā vari ar viņu arī vazāties apkārt pa pasauli, ko ļoti daudz ukraiņu arī dara. Mums tie daudzie Starlinki, kas no Latvijas vēsti, ir it kā ņemti uz Latviju, bet viņi lieliski darbojas arī tur. Tik atšķirība tāda, ka ja viņi tur ir ļoti daudz apkārt, tad viņš prioritizē tos, kas ir reģistrēti konkrētajā adresē, kas, protams, attiecīgi Ukrainā frontes līnijā maz kas ir reģistrēts, līdz ar to viņi tur arī normāli darbojās. Tu savām acīm esi redzējis tur Ukrainā, kā Starlinku lieto? Viņi lieto visur. Viņi ir tur aizbrauc uz Harkivu, kas gan bija interesanti atšķirība. Uz pilnīgi visiem džipiem, visām armijas mašīnām ir pirmkārt Starlink planšeta uz jumta un dažādi radari un pretdrona traucētāji. Respektīvi, visas tās armijas mašīnas už jau ir braukāti, tad eži ar pumpām uz jumta. Tā kā, jā, tas tur ir, tas darbojās, mēs tur vairākus, es pat nezinu, kur viņi Ukrainā šobrīd tieši ir, bet abonēja joprojām tos Starlinks, ko mēs esam sūtījuši. Labi, Sauli, es redzu, ka tu esi pieteicies. Ja es kaut ko nejaucu no mūsu iepriekš vakardienas sarunas, tu esi nesen bijis un varbūt pat bieži viesis Ukrainā. Vai tā pieredze atšķirās no Reiņa pieredzes vai kā? Nav jau tā kā īpaši bieži, bet jau 2 gadus braukāju un es esmu jurists, es nevaru, kā saka, tehniskajās lietās neesmu speciālists, man ir grūti komentēt daudz jautājumus, bet tas kas ir novērots, ir, kad ik pa laikam pazūd, tomēr kartes nedarbojās. Es, kā saka, atgriezos pēdējo reizi šorīt tikai un arī, piemēram, starp Kijevu un Poltavu kartes pazūd vienkārši. Viņas uzkarās un līdz ar to mēs pēdējās reizes ņemam līdzi papīra kartes un
faktiski arī tas viens no tiem jautājumiem, kuru, jeb arī viena no tām lietām, ko vajadzētu ielikt tajā. Es atvainojos, var sakot, tu runā nevis par mobilā telefona SIM-kartēm, bet par kartēm kā, tur Google Maps vai kaut ko tam līdzīgu. Nedarbojās faktiski, mobilo telefonu mēs it kā izmantojam, mums ir pierasts, ka mums papīra formāta kartes nav, mēs skatāmies mobilajā telefonā vai vienalga Google Maps vai kā citu veizu, bet Ukrainā ik pa laikam tās nedarbojās. Ja? Un tad ir tā, ka tu nonāc krustojumā, kur aiziet ceļš uz visu apliesi, ja? Ceļš uz visām pusēm ir dažādi un vairāk nezinu, kur braukt, ja nav karti, ja? Un tad mēģina izdomāt. Tas ir tas, par ko vajadzētu domāt arī mums šeit, kad iegādāties šīs papīra formāta kartes. Tālāk par telefoniem. Katrā ziņā to, ko mums militāristi mācījuši, kad jebkurā vietā, kur tu uzturies ilgāk pa 5 minūtēm, faktiski pat mazāk, līdz ko tu gatavojies kaut kur tuvojies degvielas uzpildes stacijā, tuvojies tai vietai, kur tu gatavojies nakšņot, ir mobilie telefoni jāatslēdz, jo tā kā mums izstāstīja, tad ir droni, kuri imitē torņus un kuri pārtver signālus, un ja, piemēram, viņiem nav varbūt tik interesanti vietējie telefonu numuri, bet viņi ļoti labi atšķir, kas ir iebraukuši, kā saka, kā mēs no Latvijas vai citu ārzemnieki. Var sakot, tu lieto savu Latvijas pieslēgumu, tu neliec speciāli nekādu Ukrainas karti. Es nelietoju, Ukrainas karti, bet ir arī, kas braukā bieži, viņi pērk gan telefonu, gan Ukrainas karti, jo tas esot daudz drošāk un līdz ar to viņi var lietot, bet mēs ievērojam šo prasību, jeb ieteikumu izslēgt. Jo tajās vietās, kur koncentrējās ārzemēs reģistrēti telefoni, ļoti iespējams, ka var atlidot kādu raķeti jeb drons. Tas ir tāda, kā saka, mācība mums. Par tām kartēm tā ir taisnība, viņas slēdz ārā tik līdz kā ir gaisa trauksme, tā kā faktiski jums nestrādā pārtrauc darboties GPS, tad būtu labi ne tikai papīra karti paņemt, bet paskatīties, ka varbūt kaut kur jāslēpjas. Bet doma par to, ka papīra kartes vajadzētu turēt vismaz mašīnā, ne tikai Ukrainas, bet arī Eiropas, tā ir ļoti pareiza un laba doma. Bet, ja jūs esat Ukrainā un pēkšņi beidz darboties GPS, tad es ieteiktu arī pameklēt, vai nav vērts kaut kur drošākā vietā doties. Mazliet papildināšu, tie ir ēni, faktiski par šīm gaisa trauksmēm. Ļoti labi ir viņa darbojas aplikācija, piemēram, Air Alert, kur faktiski tad, kad ir šī gaisma trauksme, tur arī vari uzreiz atrast tuvāko patvērtni. Tur uzrādās. Tātad šī aplikācija ir radīta tieši priekš tam, lai cilvēki ātri varētu saprast, viņiem ir kur noslēpties, nav kur noslēpties. Tātad varētu sev pasargāt. Jā, pa aplikācijām mēs tūlīt ķersimies, parunāsim, bet, ja saprotu, to, ko Saulis saka, beidz darboties karte, tas ir tieši tas, ka beidz darboties GPS, ja ne jau kaut kas cits, vai ne? Tā ir? Visticamāk, jā. Jā, jo telefona sakara turpina darboties, nedarbojās karte tikai. Mēs arī sazvanamies ļoti bieži, kā saka, konsultējamies, kas kā. Pirms nebija, tagad ir papīra kartes un tagad nav šī problēma. Saulis jau pieminēja tātad aplikāciju, un mūsu raidījumā jau vairāk reizi ir izskanējis, un Reinis ir to apliecinājis, ka Izrēlā un Ukrainā tas darbojas savādāk, tur tātad šīm te vajadzībām tiek lietotas aplikācijas. Varbūt vispirms par to šūnu apraidi. Ingmār, es saprotu, tas nav tā, ka tu tur esi vainīgs pie tā, ka viņa ilgi kavējās vai ka viņa vispār ir vai nav, bet komentārs tieši no drošības viedokļa, no tā mūsdienīguma, stabilitātes un visa pārējā, vai tā šūnu apraide, ir kaut kāds glābiņš vai viņā ir tiešām kaut kādi būtiski trūkumi? Vispārējais princips ir tas, ka jo vairāk mums ir alternatīva, jo lielāka ir daudzveidība, jo mēs esam stabilāki un drošāki. Un gan tas attiecās gan uz tīkla tehnoloģijām, pārraides tehnoloģijām un visiem šiem standartiem, tad jo vairāk, jo ir grūtāk mūs nomākt un pārvarēt. Es domāju, ka labi, ka mums šī šūna apraide beidzot ir. Viņi tik ilgi neiestājās, jo bija tur bezgalīgi gara diskusija, kurš par to, kurā brīdī maksās un tādā joprojām. Tas beidzot ir atrisinājies, viņš ir ieviests. Kurš samaksāja? LMT samaksāja vai budžets samaksāja? Nē, kā reize tur bija daļai starp operatoriem un valsts bija tā diskusija, kurā punktā tas ir valsts un kurā brīdī tas ir operatoru atbildīgi. Apmēram tā. Valsts pieņem attiecīgos lēmumus un šis tad ir beidzot pieejams. Varbūt, ka vienam no pēdējiem, bet ir.
Tādā ziņā tas nav gluži tā, ka tu tā kā e-pastu pamst un piespied, un arī viņš vienkārši tev precīzi arī aiziet. Tur bija daudz piedzīvojumu tieši tajā starta brīdī, kamēr sistēmas tika pielāgotas. Es arī neņemtos apgalvot, ka tagad jau viss ir, kā saka, pilnīgi kārtībā, bet mēģinājums aizsūtīt īziņu brīdī, kurā 20,000 bērni ir Daugavas sporta stadionā, viņiem visiem reizē tas varbūt ir ar mainīgiem panākumiem bija doma. Mainīgiem panākumiem. Labi. Tā, jā. Bet tas viss ir augšanas grūtības. Labi. Reini un Saula, varbūt jūs varat padalīties ar saviem stāstiem par to. Jā, tur kaut kā tajās valstīs, kur ir aktīvas tās karadarbības, tur tomēr aplikācijas ir galvenais instruments. Un droši vien, ka tā lielākā priekšrocība tā, ka tu vari ļoti precīzi un online apdētot riskus. Tur, teiksim, Ukrainā tur pirmā trauksme ir, kad Krievu lidmašīnas paceļās, tad otrā trauksmē viņi izšauja raķetes, tad jau aiziet pa reģioniem trauksmes, kurā virzienā viņas lido. Tas savā ziņā nedegradē to uzticību trauksmē, jo ja tev tās vienkārši Tauras pilsētā, tās jau vairs neviens vispār ziņā nereaģē, tāpēc, ka tur, labi, kaut kāda trauksme ir, bet kas tieši valziņa zina, bet viss skatās aplikācijā un ir kaut kādi brīži, kad viņš redz aplikācijā, ka tagad gan labāk ir iet meklēt patvērsni. Ja? Tā kā, tas galvenais, ko tā aplikācija nodrošina. Bet kā tā aplikācija, viņa pati automātiski saprot, kur tu atrodies, vai tev ir kaut kāda savu vietu visu laiku jānorāda? Tur tu vari atzīmēt reģionus, par kuriem tu gribi, lai tev nāk brīdinājumi. Tas Harkivā ieliec Harkivu, bet tu vari arī klausīties, kas notiek Kijevā. Ja? Un tad viņi tev vienkārši sāk taurēt. Tad tur ver vaļā un skaties, kas tur ir. Mēs startā vairākas reizes tur bija, tu skaties dronu drauds. Droniem neskriezēs slēpties. Restīvi to uzreiz nodot precīzi informāciju un viņu visu laiku apdētot, ja, ko man šķiet ar šūnu apraidi ir diezgan sarežģīti izdarīt. Bet vispār Ukrainā tā aplikācija tieši viena, tur nav kaut kāda konkurējošo, taču divu vai? Nē, viena, protams, tas ir viena oficiāla aplikācija, tāpat kā arī Izrēlā, tur ir viņiem vienkārši ir priekštrauksme, un ja 10 minūšu laikā nesāk skanēt īstā trauksme, tad var nākt ārā no patvērtnēm vai no drošajām telpām, teiksim tā, ja. Vārdu sakot, neviens no klātesošajiem nav dzirdējis, ka Latvijā tapu to aplikāciju, un visticamāk, ka diez vai Latvija gatava par to pat domāt, šitādām mokām tā šūna apraidi iznāca, un es sapratu no Ingmāra, ka varbūt pat to nav ko drausmīgi pārdzīvot. Varbūt Latvija var ar labu šūnu apraidi ar kaut kā iztikt šai ziņā. Sākotnēji mums bija daudz tie piemēri, ka blakus sēž vīrs un sieva, abiem ir no telefons, un vienam ziņa atnāk, otram ziņa neatnāk. Ja? Tas nav tikai par geogrāfiju, tur vēl ir rinda iemesli, kāpēc tā varētu gadīties. Es zinu, ka daudz no tiem ir pat labāk izķerti un sakārtoti, vai pilnīgi viss, to es negarantēšu, bet es teiktu, ka noteikti tas darbs ir darīts. Un vēl es gribu teikt, ka, ja kaut kas vēl traucē, tad parasti, ja kaut kāda krīze sākās, tad arī parasti visu to birokrātisko drāzi arī atmet un kaut ko sāk darīt pa īstam. Tas arī ir labā ziņa pieņemot, ka mēs paspēsim, protams. Cerēsim, ka paspēsim. Tā ātri dažus klausītāju jautājumus, kur iespējams, ka ir atbildami vienā teikumā. Māris raksta, bez laba GPS un sakariem diezgan labi strādā LVM Geo, tad bezsaites karte. Agri, vai tu vari pakomentēt? Tu esi mēģinājis tiešām viņu tā bezsaitē, un viņi tiešām labi darbojas? Gan jau, ka strādā, tur principā ir vairākas tādas kāšu lietotas, kas strādā bezsaitē, bet tā problēma jau nav tā datu pārraide, tā problēma ir GPS. Attiecīgi, tādā ziņā, ka tu nezini, tev karti ir, bet tu nezini, kur tu esi, ja tā kartē kaut kā tā. Jā, viņi jau neko nedos tur. Kad tas Sauļa ieteikums pirkt kartes ir pareizs, kartes jāpērk, bet vēl viena problēma, pieņem jauniešiem varētu būt mācīties lietot kartes. Es domāju, mana vecuma cilvēki mācēs viņas lietot un lasīt vismaz daļa. Bet jaunieši, kas ir pieraduši tikai pie telefona, varētu sajusties pazuduši. Piebilst par šo, vēl ir svarīgi viņus iemācīties lietot bez ceļu norādēm, jo tas bija viens no iemesliem, kāpēc apmaldījās
Krievi, ka Ukraiņi vienkārši aizkrāsoja ceļzīmes. Viena lieta ir kartes, bet tad acīm redzot jāmācās arī attālumu mērīt un mērogu lasīt, un tās lietas jau var arī ceļzīmes nebūt. Tas tiešām ir Ukrainā, tad tuvāk fronts līnijai, tur ir aizkrāsots un uz pretējo pusi, bet ja runā pa offline kartēm, viņi tās arī nedarbojas. Mēs esam mēģinājuši jau, un viņas mazliet varbūt labāk ir, bet tik un tā viņas pa laikam parādās, pēc tam pazūd atkal. Jā, interesanti. Tad ir vēl viens jautājums. Cits Māris, viņš pieminēja lietu, ko mēs nepieminējām. Mums tā 112 aplikācija. It kā tā kā arī ir. Varbūt tu, Ingmār, var pakomentēt, vai tas gadījumā arī nav tāds jau gandrīz pa pusē gatavs risinājums, tavuprāt? Tas ir, un manuprāt arī par 112 un visiem šiem palīdzības numuriem, kas ir varbūt tā sadzīviski būtiskā informācija, ko man arī kolēģi aicināja uzsvērt. Šodien tieši pārunāju šo, kad zvanot uz šiem numuriem, viņi sūta jūsu lokāciju automātiski, ielasa jūsu atrašanās vietu, kas droši vien ir labi. Es tā pieņemu. Jā. Te vēl viens tikko pieminētais jautājums gandrīz ieskanējās. Kaspars, viņš raksta, ir telefonu modeļi, kuros iebūvēts iespējas sūtīt SOS caur satelītiem. Tiešām caur satelītiem, nevis caur internetu? Tiešām. Tas man ir šausmīgi skaisti, un šitā lieta, kas tagad strauji attīstās, visi, kuriem ir iPhone, varbūt esat ievērojuši, ka brīžiem, kad galīgi nav nekādu, lidmašīnā, piemēram, viņš rāda šo te iespēju par SOS, un ne tikai tas, šobrīd vispār tas ienāk ar vien plašāku sakaru nozarē, mēs drīz jau arī varēsim piegādāt pat parastus sensorus, kas strādā pa taisno uz satelītu, neizmantojot vispār no mobilo tīklu. Tā kā tā draudzība starp mobilajām ierīcēm un satelītiem, viņi ies tikai plašumā ar katru gadu. Atgriežoties pie mūsu tās pamatēmas, ka mobilais telefons kā sakaru līdzeklis visticamāk būs arī tad, ja sāksies lielās nepatikšanas. Tie telefoni, kurus jūs, darbie klausītāji, nesējat līdzi, viņi visi tā vai savādāk noderēs, un visticamāk, ka viņš kaut kādu ik pa brīdim varbūt nedarbosies, bet kopumā tas tomēr būs sakaru līdzeklis un galvenais. Tagad pilnīgi precīzi mēs varam teikt tā, ka Krievijas federācijas ofensīvā taktika līdz šim neietver to, ka viņi iznīcina sakarus tajā teritorijā, kurā uzbruka līdz šim. Viņam, protams, ka var mainīties, bet pat labāk, jā, tad līdzinājā prakse ir tāda, ka tie sakari tā vai savādāk, bet darbojās. Labi, esam pavadījuši kādu brīdi, iespējams, ka kāds klausītājs uzzināja ko jaunu. Laikam teikšu paldies runātājiem visiem, ja? Paldies visiem! Jā, paldies, jā. Paldies. Paldies visiem, un klausītājiem arī paldies. Turiet sevi drošībā, siltumā. Neaizmirstiet gatavoties. Visu gaišu!